Piektdiena, 13. jūnijas. Pilnmēnesis. Ļoti jauka diena ar trīskāršu nozīmi. Piektdiena, 13. pilnmēnesis. Nepavelti, taisos izbraukt 9, bet radās problēmas ar manu velospēdu. Atnāca vaļā šie stiprinājumi. Līdz ar to izbraukšana aizkavējās par pusotru stundu. Tagad ir 10:41 un dosimies kārtējā velatūrē. Šoreiz velospēds ir nokrauts, jo šis būs tā saucamais mežonīgais turisms. Šeit viss ir pa gulēšanu. Šeit soliņš, kur atsēsties. Vienā pusē šeit ir virtuve, gadžeti, drēbes. Priekšā navigācija, 3D kamera, telefons, navigators. Brauciena ilgums arī īsti nav zināms, kā parasti. Bet 3-4 dienas jau noteikti. Sola saulainu laiku. Sveiciens jaunā ceļojumā. Jauka diena, 13. jūnijas, piektdiena. Jaunpiebalgā iebraucam. Pilnmēnesis. Šajā ceļojumā ir veikti pirmie 40 kilometri. Tūmā pie ķenča. Apdzer mani. Kamerai jābūt ieslēgtai, ja kādā ciematā vai pilsētā redzam baznīcu. Arī šeit. Jaunpiebalgas baznīca. Varu apsveikt, esmu ieradies Vecpiebalgā, pie ūdensrozē. Uztaisīsim mazu pauzīti, nobrauksim garš ūdensrozē. Apstīsimies, kas parkājums. Izskarās, ka visas ūdensrozes ir izraktas. Nokļauts, izrakts. Diemžēl. Vecpiebalgas rozes. Pagaidām bagāžnieks turās normāli. Man pa vējam būs jābrauc Madonas virzienā. Un galamērķis arī laikam šodien jau teicu ir Lazdona. Tur pie Lazdonas pamatskolas mēģināsim pēc ilgiem laikiem uzsliet telti un nakšņot tur. Vēršu benzīnu tankā.
Svaigi graudēts un uzmaidinošs. Paldies, ka esi darītājs. Kafija. Uzlāde notiek. Mans velospēds ir ārpusē. Sveiciens Madonas Vīršu benzīna tankā. Tāda skaista saulaina diena. Kā parasti. Īs 70. Keks. Garšīgi kafija virš. Labu apetīti. 13. jūnijā piekdienā. Pilnmēnesī. Nu vai nav skaists? Pretodu aizsardzības līdzeklis. Esmu pie Lazdonas skolas. Skola tur augšā. Kaut gan tagad tur ir policija. Forši atsēsties un šķirstīt jaunākās ziņas. Rītā brokastim tas būs. Maizītes, viss pārējais, telts vēl neesmu uzslējis. Tur lejā ir volejbola laukums, cilvēki spēlē. Laiks ir pa pirmo. Nu, atrada mani atkal. Pagaidām čau. Ceļam telti, ēdam vakariņas. Bez 7 minūtēm 7. Telts ir uzcelta. Odu bari nenormāli. Gribēju kaut ko pafilmēt un pasēdēt, atpūsties krēslā. Nav tā vērts. Tā velospēds būs šeit. Jāķēt viņu. Ūdeni arī. Priekš rītdienas kafijas. Vīršu benzīntām kā paņēmu. Cerams, ka odu tajā teltī nav. Bet kā deju uzdejot. Padziedāt, bet baigi, ka policisti neatnāk. Jūs viņu zina, kā viņi te uzvetīsies vēl. Tur lejā ir ezers. Un šeit ir pludmales volejbola spēlē. Iefilmēsim, ka mēs ar tevi runājam. Jūs redzat? Šeit ir atrodas Čipa, Norvēģijā, centrāla lidostā. Brauks uz Latviju, uz Latvijas čempionātu. Ej, ku mazais mizo! Nu, malacis. Labi, tad tu zini, esmu dzīvs. Varā saulīt un kaut kas tur notiek. Kafija lāvas. Mums jau arī var redzēt. Pamodies jau. Tvaiks ir vieta. No rīta 14. jūnijā 8:40 izbrauksim. Te, kad es braucu iekšā, redziet, ka rakstīts, teritorijā notiek video novērošana, sabiedrības kārtības uzraudzīšanai. Līdz Aglonai ir kā 90 km vairāk, cauri Breiļiem, un no Aglonas brauksim uz savu viesnamu. Viesnams maksā 22,50 € pa nakti. Pie šādas mūzikas arī mēs dosimies ceļā. Brīnišķīgas Lazdonas ezers. Es arī varēju gulēt, forši būtu bijis. Jūnijas turpinās. Tikko izbraucam cauri Mētrienai. Man labi tā ēka tāda interesēja. Interesants monuments. Vēlreiz izlasīsim, kas tur rakstīts. Purvu botāniķei, docentei Marijai Galiniecei 100, dzimusi Mētrienes pagasta Rāksalā.
ķeramies atpakaļ pie sava velospēda. Lai nu viņš vizina mani tālāk. Lūk, šāda informācija. Pieturā Rīnieki. 8 kilometri pirms Atašienes. Bet pati pietura, nu, tāda unikāla uzcelt. Te ir ļoti daudz dažādas informācijas, pieņemsim. Par augstām sarām pēr Krievijas cara laiku rubis. Otrā pusīte arī ir tālāk no tautas acīm. Te pārīši var atpūsties. Pitstops. Kur? Prīkuļi. Kādi 8 kilometri pirms Preļiem. Zvārījām ūdeni, sataisījām buļjonu, kafiju. Un tagad gatavojamies ēst. Šis, lai iemaisās, iesūcās. Kafija jau ir gatava. Paldies dārzas baloniņam. Paldies Firemapple. 12:23. Tieši pusdienas laiks. Tas pats 14. jūnijas. Tas pats ceļotājs. Esam sen jau, kā iebraukšu Latgalē, bija speciāls uzraksts. Latgalē. Kaut kas te ir sabraukuši. Ekskursanti. Raurā, esam sasnieguši vēl vienu Latgales pilsētu. Preļi. Visu cieņojums. Vai no šīs puses iebrauc pirmo reizi? Es domāju, ka otro reizi. Tur bija tehniskā apstākļa. Aplī būs jābrauc, man laikam, pa kreisi. Uz Līvāniem uz Rīgu nebrauksim. Augsts. Lūk, Viņāni, Krāslava, Aglona. Atstājam Preļus. Nu, līdz Viesunamam man jau palikuši ir 25 kilometri apmēram. Esmu pie slavenā krusta. Labi, tur aiziet uz Aglonu, bet man jābrauc uz Daugavpils pusi laikam. Uz Viesunamu. Manturi. Sveiciens! Laikam pareizi atbrauc, jā? Jā, jums tikai uz to. Otrā pusē jābrauc. Otro māju, to. Guļbūvi. Uj, mierīgs suns, jā? Nē, mierīgs, viņš draugs. Līdz reizēm. Nē, viss ir ok, tāpēc jau viņš... Vai te šodien ir kapusvēt? Jā, mums kapusvēt. Čau, draugs! Šitās te man rejoši sagaidīja. Tā, tas ir mans Viesunams. 22,50 eiro. Otrajā stāvā, otrā istabiņa. Tā te priekšpusīte. Velospēds, varēs atpūsties. Dīķītis, saimnieces māja.
Un tagad ejam iekšā, es neko nezinu. Es zinu, ka man ir otrā stāvā. Lejā ir virtuvē. Lejā ir virtuves, kur visu var gatavot. Gaismas gan tā pamaz ir. Visu var gatavot. Leduskapi var izmantot. Viss ir. Mikroviļņu krāsnes. Galzinieks! Skapīši, krūzītes. Var ierubīt mūziku. Redziet, plats. Var ballīt uztaisīt. Kamīns. Nu, tad primā krēsla. Es jau pavisam aiznesu. Šities var mazgāties. Redziet, pirts. Pirti, protams, neviens nekur nās. Tā ar pirmo stāvu esam iepazinušies. Kas šī pa meiteni? Nē, tā glezna izrādās, glezna. Te viena glezna vēl ir ar puķītēm. Tur ir puķītes. Kā augšā pa trepēm. Pirmais numuriņš, tas nav mans. Trešais numuriņš. Lūk, otrais numuriņš. Ja ledīs mani, duris ir vaļā. Maza skaista istabiņa. Galds. Šeit divas gultiņas. Protams, atkal glezniņas. Var uzkārt un pakārt. Katrā ziņā viss ir pa pirmo. Ko tur mēs redzam? Tāds izskatās velospēds no augšas.